Riņķa līnija ir viena no visbiežāk sastopamajām figūrām mūsu ikdienā. Mēs to redzam pulksteņos, riteņos, monētās un daudzos citos priekšmetos. Lai aprakstītu riņķa līniju, izmantojam jēdzienus radius un diametrs, kā arī mācamies, kā aprēķināt tās garumu. Riņķa līniju veido punkti, kas atrodas vienādā attālumā no centra. Šo attālumu sauc par radiusu. Savukārt diametrs ir nogrieznis, kas iet cauri centram un savieno divus pretējos punktus uz riņķa līnijas. Diametrs vienmēr ir divreiz garāks par radiusu, lūk matemātiski šīs likumsakarības pieraksts. Lai aprēķinātu riņķa līnijas garumu, izmantojam vienu no divām formulām, atkarībā no tā, vai ir zināms radius vai diametrs. Piemēram, ja ir zināms radius un tas ir 5 cm, tad riņķa līnijas garums C ir vienāds 2 reiz skaitlis pi reiz 5. Skaitļa pi, tas ir grieķu alfabēta burts, vērtību praksē bieži noapaļo uz 3,14 vai mazsvarīgos gadījumos vienkāršot izmanto 3. Izpēti piemērus vēlāk būs daži uzdevumi patstāvīgi. Tagad tu zini, riņķa līnijas garums ir atkarīgs no tās radiusa vai diametra. Radius savieno centra punktu ar jebkuru punktu uz riņķa līnijas, bet diametrs ir nogrieznis, kurš iet caur centru un savieno riņķa līnijas divus punktus. Lai aprēķinātu garumu, izmantojam formulas ar pi skaitli. Aptuvenos aprēķinos var izmantot 3,14 pi skaitļu vērtību. Un visbeidzot, atceries, ka radiusu un diametru var saskatīt visdažādākajos priekšmetos, bet skaitļu pi vērtība ir jāiegaume. Un es tik bieži to esmu pieminējis, ka tagad arī gribēdams to neaizmirsīsi. 3,14.